Labdien! Šīs dienas nodarbībā es vēlos jūs iepazīstināt gan īsi pati ar sevi, gan arī nedaudz pastāstīt par plānotajiem kursiem. Mums plānojas PVN piemērošanas un PVN deklarācijas šī gada sastādīšanas aktualitātes. Un tātad, kā vienmēr iesākumā, parasti es iesāku pirmās nodarbības pastāstot nedaudz par sevi. Tad pati es esmu praktizējoša grāmatvede ar 17 plus gadu darba stāžu. Un man ir bijusi tā interesantā pieredze, ka es par grāmatvedi sākumā esmu izaugusi praktiskā ceļā un tikai tad esmu iegūsi izglītību grāmatvežā nozarē. Tas ir kā iedrošinājums tam, ka nekad nav par vēlu kaut ko mainīt savā dzīvē, un viss ir apgūstams, jo paši pamati slēpjas mūsos katrā pašā. Ja mums ir vēlme, motivācija, tad viss pārējais notiks, notikumi saliksies, apstākļi būs īstie, un mums būs iespēja tikt arī pie jaunas profesijas, vai nu attiecīgi, ja esam jau strādājoši grāmatveži, tad regulāri papildinām savas zināšanas dažādos kvalifikācijas celšanas kursos. PVN kā nodoklis ir ļoti plaša tēma, un šie kursi ir veidoti tā, lai strādājošie grāmatveži vēlreiz izietu cauri visām niansēm par PVN, vai varbūt tie kolēģi, kuriem ikdienā PVN sanāk salīdzinoši vienveidīgi darījumi, tad nedaudz plašāk paskatītos uz PVN likumu un šīm te niansēm, kas ir jāņem vērā ikdienā. Un tātad šie kursi ir paredzēti strādājošiem grāmatvežiem, varbūt arī no vadības, arī uzņēmumu vadītājiem dažas tēmas var likties saistošas un interesantas tur, kur ir par PVN reģistrēšanos vai par PVN rēķina izrakstīšanu, jo, kā zinām, par grāmatvedību atbildīgs uzņēmumā ir vadītājs, un tad vadītājiem arī šīs PVN lietas ir ļoti labi, ja vadītājs pārzina. Un tātad kursi ir plānoti 4 nodarbībās, 4 reizes mēs tiksimies, katrai reizei ir sava tēma, līdz ar to ir iespēja pievienoties arī uz vienu nodarbību. Protams, var apmeklēt arī visu 4 nodarbību kursu. Un nodarbības plānotas no 13 līdz 16 ar nedēļas intervālu, tātad tiekamies reizi nedēļā un šo te vienu nepilno dienu darbojamies ar PVN. Kurss ir būvēts tā, ka sākumā, katras nodarbības sākumā ir ieskats teorētiskajā bāzē, un tālāk jau mēs pārējām pie praktiskajiem piemēriem, jo labākais veids, kā atsvaidzināt zināšanas vai kā papildināt zināšanas atkarībā no tā, ar ko mēs ikdienā darbojamies, tomēr ir vislabāk caur praktiskajiem piemēriem. Un līdz ar to arī kursos mēs iziesim cauri aktualitātēm, jau sākot no reģistrēšanās par PVN maksātāju, jo ir nianses, kur praksē tiek palaisti garām tie gadījumi, kad ir jāreģistrējās aiz nezināšanas, ka ir zināmi tikai vairāk vai mazāk tie standarta gadījumi, kad ir obligāti jāreģistrējās, bet piemirstot šīs nianses par pakalpojumu sniegšanu, pakalpojumu saņemšanu no Eiropas Savienības dalību valstīm. Tā kā par visu plašāk kursos, tad būs tēmas arī par PVN rēķina izrakstīšanu, par to, kādiem rekvizītiem jābūt, kādai informācijai jābūt, lai attaisnojuma dokumentu varētu atzīt par nodokļa rēķinu. Tad būs par PVN likmju piemērošanu, arī par PVN apgrieztās maksāšanas kārtību, gan Latvijas darījumiem, gan Eiropas darījumiem, gan arī ar darījumiem ar trešajām valstīm. Un, protams, kā minēju, katrā nodarbībā arī praktiskā daļa,
kur ar praktiskiem piemēriem darbosimies, risinot situācijas un saprotot, kurā no PVN deklarācijas pielikumiem ir jāatzīst konkrētais darījums, kur ir jāatspoguļo. Uz tikšanos kursos. Paldies jums!